Pirms vairākiem gadiem Toyota atjautīgi atrisināja vienu būtisku problēmu, proti, ka šai markai nebija komercauto. Viņi gluži vienkārši noslēdza sadarbības līgumu ar vienu vai pat vairākiem Eiropas autoražotājiem, un hopā piepeši Toyotai bija gan lieli, gan mazi furgoni. Taču bija viens mīnus, nebija paša lielākā busa, tāda 3,5 tonnīga. Tagad tāds ir. Šodien mēs brauksim ar Toyota ProAce Max, un stāsts jau nav par to, kur tas ir ražots. Stāsts ir par izvēli. Toyota ProAce Max ir pārzīmolots Fiat Ducato un maksā sākot ar 36 900 eiro. Kad jūs atvērsiet Toyota ProAce Max cenu lapu, jūs apjuksiet, tāpēc, ka tur ir milzīga izvēles iespēja. Tur ir 3 dažādi garumi, 3 dažādi augstumi. Tad mums ir 2 dažādu jaudu dīzeļu, un šo busu var dabūt pat elektrisku, arī ar 2 dažādām baterijām un 2 dažādām sniedzamībām. Toyota lielākā busa kabīne būtībā ir žanra klasika. Tāds parasts vadītājs sēdeklis ar ļoti minimālām regulēšanas iespējām, tāpēc, ka man aiz muguras ir starpsiena, līdz ar to atzvelt un tālāk atgāzt es nevaru. Te var sēdēt 2 līdzbraucēji, par pasažieriem tos droši vien nenosauksim. Instrumentu panelis ir absolūti vienkāršs un primitīvs, analogie rādītāji, bet būtībā te viss ir un ir daudz pogas uz stūres, tā kā vieglai automašīnai. Tāpēc arī man pārsteidz, ka pats stūres rats neregulējas, piemēram, augstumā, bet tikai attālumā, dziļāk, seklāk. Tā, mums ir arī atpakaļ skata kamera, lai gan ekrāniņš ir maziņš, tas arī ir forši. Radio kā jau radio, tad te var arī visādus lādētājus pieslēgt. Bet kur tad vieta rīta kafijai? Šis ir interesanti. Parasti tādiem busiem glāžu turētāji ir te, paneļa augšā. Un man šķiet, ka cilvēkiem, kas ar tiem busiem ikdienā brauc, tas arī patīk. Tur var pastrīdēties, kas tur turās, kas nē, bet tomēr tas ir parocīgāk. Bet tā kā te tas panelis ir slīps uz leju, nevis horizontāls, tad glāžu turētāji tur nav, un te ir tikai viens. Un tagad sanāk tā, ka kur tad kafiju liek tie čaļi, kas sēž blakus? Vidējās sēdvietas atzveltne ir nolaižama kā galdiņš, un voilà, tur ir vieta arī maziem glāžu turētājiem. Šim ProAce Max ir dīzeļdzinējs ar 6 pakāpju manuālo kārbu. Cik es saprotu, tad var dabūt arī automātu, bet es tādu pagaidām neesmu redzējis. Šeit viss ir vienkārši un praktiski, tāds minimalistisks rāģiņš. Mums tepat nav automātiskais klimats, bet ir vienkārši kondicionieris. Pārējās visas vajadzīgās pogas, un tad te ir daudz un dažādas visādas kastes, gan virs galvas, gan apakšā, sānos. Tas jau, protams, arī piederās pie lietas. Un tā, priekšā mums ir 2,2 litru 4 cilindru turbodīzelis, ir iespējams 2 jaudas, 140 vai 180 zirgspēku. Tas ir atkarīgs no busa izmēra un krāvnesības. Norādītais degvielas patēriņš ir sākot ar 7,4 litriem uz 100 km. Šīs buses ir tajā maksimālajā izpildījumā, tad maksimālā pieļaujamā masa ir 3,5 tonnas, tā, lai ar šo busu varētu braukt ar B kategorijas tiesībām. Katram ražotājam ir savas konstruktīvās īpatnības, un Toyotai nebija lielas izvēles. Ko tad tie partneri no Stellantis Japāņiem piedāvāja, to viņi arī paņēma. Tā, piemēram, mazais sānu stikliņš ir tik liels, ka sānu loks ir faktiski pārdalīts uz pusēm. Šī vieta varbūt mazliet aizsedz skatu, taču iegūms ir lielisks skats atpakaļ skata spogulī. Un spoguls ir tik liels kā kravas mašīnai. Tas gan ir labi. Tas, kas man pietrūkst šajā kabīnē, ir papildus rokturi, pie kuriem pieturēties tad, kad busā kāp iekšā vai no tā kāp ārā. Te ir tāds mazs rokturīts virs durvīm, bet tas atrodas pārāk augstu, un no tā nav īsti praktiska labuma. Un vēl, protams, tas ir tāds gaumas jautājums, bet es nezinu, vai visiem patīk tas, ka ārpusē durvīm ir vertikāli, nevis horizontāli rokturi. Bīdāmajām durvīm vai aizmugures durvīm tas, protams, ir ērti. Kā ieķeramies un attaisam, bet kāpt iekšā un ārā, tas ir tāds strīdīgs jautājums. Bet tagad apskatīsim Toyota ProAce Max kravas telpu. Kravas telpā, jeb kā tautā saka, kūbā, viss ir pēc jaunākās modes. Te ir arī kaut kāds apšums un ir visādi stiprinājumi. Ir pat diezgan solīts LED apgaismojums.
Varam ieslēgt, paskat. Nu, visi var redzēt. Ja nu gribās, tad, protams, ka to apšomu var uztaisīt savādāku, grīdu citādu ielikt. Un man šķiet, ka tās lampas arī var piestiprināt kaut kur vēl vairāk. Tā kā, nu, viss ir atkarīgs no tā, kādam nolūkam tas buss vispār tiks lietots. Salīdzinājumam apskatīsim drusku vienkāršāku Pro-Ace Max kravas telpu. Nu, kā paši redzat, te nav sānu apšumu, grīdas segums ir vienkāršāks nekā otrā automašīnā. Toties mums ir 2 dzelteni rokturi, kur šitādi, lai var pieturēties tā kā Londonas takšos jaunajos. Un, jā, arī apgaismojums ir daudz skopāks. Un tā kā šis buss ir elektrisks, tad kaut kur ir jābūt arī lādējumam kabelim. Nu, un ražotājs nav atradis tam piemērotāku vietu, kā vienkārši iemest to šeit krāvas telpā, un kabels ir tāds atbilstošs baterijas izmēram. Tā kā, nu, izmantojot busu krāvas vešanai, ir jārēķinās, ka šī lieta te kaut kur visu laiku būs. Šis aparāts jau ir greznāks. Pirmkārt, tāpēc, ka elektrisks, otrkārt, tāpēc, ka kabīne ir labāk aprīkota. Sēdekļi un stūri gan ir tieši tādi paši kā dīzelim, arī te regulējas tikai dziļumā, bet savukārt viss cits izskatās savādāk. Mērskalu panelis šeit ir daļai digitāls un tāpēc uzreiz izskatās modernāks. Tā kā buss ir elektrisks, tad attiecīgi tam arī nav pārnes un kārbas. Nu, tā tad nav arī kloķi. Jā. Tā kā mēs mašīnu iedarbinām, ieliekam draivā un esam gatavi braukt. Izrādās, ka elektriskajam Pro-Ace Max ir pat dažādi braukšanas režīmi. Vēl mums ir klimata kontrole parastā kondicionēra vietā un arī ekrāns. Ja kaut kāds 10, 12 colis pa diagonāli, visu kaut ko rāda. Mums pat ir rūpnīcas navigācija, un, protams, ka mēs te varam pieslēgt arī tālruni. Bet pats galvenais jautājums, protams, ir, cik tad tas viss maksā un cik tālu ar tādu Toyota Pro-Ace Max Electric var aizbraukt. Visvienkāršākais Pro-Ace Max Electric maksā gandrīz 51 000 eiro, lielākie 60 000 un pat vairāk. 2024. gadā Educato un attiecīgi arī no tā taisītais Pro-Ace Max Electric tika modernizēts. Un buss ieguva pilnīgi jaunu bateriju paku, tā ir 110 kWh ietilpība, tas ir daudz vairāk nekā pirms tam. Līdz ar to ar pilnu bateriju tāds buss var nobraukt 350 km. Elektriskais Pro-Ace Max būs smagāks par standarta dīzeļa busu, līdz ar to liederīgā celtspēja arī būs mazāka, taču šis buss ir arī manām jaudīgāks. Ja no dīzeļa mēs varam dabūt maksimums 180 zirgspēkus, tad elektriskajam ir 272. Elektriskie kravas busi pie mums joprojām ir retums. Tas ir tāpēc, ka tie ir dārgi un tiem ir maza sniedzamība. Nu, man šķiet, ka viena problēma šajā busā ir atrisināta. Protams, ka tas joprojām ir dārgs, taču vismaz tam ir liela baterija un sniedzamība tādā augstā pavasarī 350 km, kas nozīmē, ka arī ziemā ar šo busu var aizbraukt 100 vai 200 km. Nu, nebūs tā, kā tur gadījās vienam otram kurjeru pastam, ka -15 grādos elektriskie busi vispār paliek stāvēt pie sētas.